Sveiki! Šajā video es pastāstīšu svarīgākos mācību stundu vadīšanas aspektus, izmantojot Classways. Lai demonstrētu dažādas iespējas, pastāstīšu par jau gatavu prezentāciju izmantošanu bioloģijas stundās, izglītojošu spēļu spēlēšanu datorzinību stundās un viktorīnām matemātikas un fizikas stundās. Ātri atgādināšu, ka bibliotēkā projektus varat izveidot 4 dažādiem mācību stundu posmiem – ievadam, iegaumēšanai, pārskatam un kopsavilkumam. Tādējādi ir vieglāk novērtēt mācību materiāla izmantošanu. Pārejam uz sadaļu bibliotēka. Izmantojot iekšējās meklēšanas funkciju, es meklēju informācijas resursu, piemēram par rāpuļiem. Pārbaudu sīktēlu informāciju un izvēlos to, kas man palīdzēs bioloģijas stundā pastāstīt par jauno tēmu. Detalizētais priekšskatījums palīdz pārliecināties, vai projekts atbilst manām prasībām. Lai sāktu prezentāciju, vienkārši noklikšķiniet uz pogas un palaist. Materiālos ir iekļauti skaidri un viegli saprotami attēli, kas palīdz nodot svarīgu informāciju. Turklāt ir daudz noderīgu faktu un interaktīvu elementu. Šis daudzveidīgais saturs palīdz skolēniem uztvert svarīgāko informāciju un koncentrēt viņu uzmanību. Jebkuru prezentāciju varat pārtraukt, nospiežot pogu X apakšējā joslā vai taustiņu Escape uz tastatūras. Pāriesim pie nākamā projekta. Mani kā datorzinību skolotāji interesē projekti šajā kategorijā. Vēlos saviem skolēniem interesantā veidā pastāstīt par drošību internetā, piemēram, izmantojot spēli. Pirms spēles sākuma jūs redzēsiet sākuma ekrānu. Šeit parādās šāda informācija, jautājumu skaits par šo tēmu. To skaits nosaka maksimālo kārtu skaitu spēlē. Pēc tam varat izvēlēties kādu no vairākiem spēļu veidiem. Izvēlieties vajadzīgos uzstādījumus. Tie var atšķirties atkarībā no izvēlētās spēles. Klasē, kurā mācās 20 skolēni, prāta cīņām ieteicams 8 kārtas. Lai spēlētu spēles, ir nepieciešami klespets. Lūdzu, noklikšķiniet uz zilās pogas, lai tos sagatavotu. Lai taupītu akumulātora enerģiju, klespets var pārslēgties miega režīmā. Ātri nospiežot pogu uz pamatnes, tiek aktivizēti visi dokstacijā ievietotie klespets. Lai miega režīmu izslēgtu kādam konkrētam klespets, nospiediet jebkuru uz tā esošo pogu. Lietotne atgādinās sākumā skolēniem izdalīt ierīces un pārliecināties, ka katrs skolēns ir saņēmis viņam piešķirto ierīci. Ja viss norit labi, skolēni apstiprina, ka ir gatavi, nospiežot jebkuru pogu uz klesped. Pēc brīža es jums parādīšu, kā tas notiek. Izdalot ierīces, redzu, ka skolēnu sarakstā to status mainās uz aktīvs. Kad esat visus izdalījis, lūdziet skolēniem pārbaudīt, vai viņu ierīcēs ir redzamas krāsainās gaismas, gluži kā parādīts blakus viņu vārdiem ekrānā. Ja tā ir, apstipriniet gatavību. Kad visi skolēni būs gatavi, varēs sākt spēli. Sākumā redzēsiet īsu noteikumu skaidrojumu. Pēc tam soli pa solim tiks attēlota virkne spēļu mehānikas, lai skolēniem tas būtu aizraujoši un viņi iesaistītos. Katrai spēlei ir atšķirīgs priekšnoteikums, dinamiskais un vizuālais stils. Vienu un to pašu jautājumu kopu var izmantot jebkurā no pieejamajām spēlēm, nodrošinot lielāku elastību, izvēloties stundai un skolēniem piemērotāko spēles veidu. Pārejam pie nākamā projekta. Viktorīnām sākuma ekrāns izskatās nedaudz citādāk. Dažiem projektiem ir vairākas jautājumu sērijas, piemēram, mācību stundas sākumā un beigās. Augšējā daļā redzams, cik daudz sēriju un jautājumu ir kopā. Tad ir jāizvēlas klase, kurai liksiet pildīt testu. Tālāk atlasiet viktorīnas režīmu. Pirmais ir noklusējuma režīms, kas spēlēšanu padara par prioritāti. Šajā režīmā atbildei jābūt pareizai un ātrai. Tiek skaitīts atbildes sniegšanai veltītais laiks. Šis režīms vislabāk darbojas kā standarta zināšanu pārbauda sacensību veidā. Otrais režīms ir īsais tests. Tas ir daudz vienkāršāks un vērsts uz skolēnu vērtēšanu. Pārbaudas darba rezultāti parādās pašās beigās. Šajā režīmā nevar redzēt starposma rezultātus vai ko citu, kas varētu testa laikā novērst skolēnu uzmanību vai radīt stresu. Pēdējā viktorīnas opcija, pielāgotais, ļauj pielāgot noteikumus atbilstoši jūsu vajadzībām. Apskatīsim, kā darbojas noklusējuma režīms.
Centrā būs redzams jautājums apakšā, taimeris un jau sniegto atbilžu skaits. Zemāk ir iespējamās atbildes. Izkārtojums atbilst pogām un fona apgaismojumam uz klesped. Kad laiks ir beidzies vai arī visi skolēni ir atbildējuši, ekrānā tiek parādīta statistika un pareizā atbilde. Šajā brīdī varat paskaidrot, kāpēc šī atbilde ir pareizā. Pēc tam pārējiet pie starpvērtējumiem. Par katru pareizo atbildi skolēns var nopelnīt no 500 līdz 1000 punktiem atkarībā no atbilžu ātruma. Nākamā pieejamā opcija ir jautājumi, uz kuriem jāatbild ar pareizi nepareizi. Uz klespets tiks aktivizētas tikai 2 galvenās augšējās pogas. Ekrānā ir redzamas 2 papildu opcijas. Izmantojot pirmo, varat saīsināt atbildes sniegšanas laiku. Otrā ļauj jautājumu izlaist pavisam, un neviens par to punktus nesaņems. Viktorīnas beigās būs redzams goda piedestāls, kam sekos ekrāns, kurā redzami galīgie vērtējumi. Lai skatītu visu līdz šim aizvadīto spēļu un viktorīnu rezultātus, atveriet galveno izvēlni un atlasiet cilniķi skolēni. Un tas ir arī viss, kas jāzina, lai izmantotu Classways. Paldies par veltīto laiku! Ceru, ka noskatīsieties arī pārējos pamācību video, lai uzzinātu, kā izveidot savus projektus un izpētītu sarežģītākas Classways funkcijas. Atā!